No pedagogiem dzirdēts apgalvojums, ka īsti jau neko adaptācijas laikā nevar darīt, jo tas ir individuāli un lielākajai daļai šis laiks ir grūts. Izanalizēja vairākus pedagogu kvalifikācijas darbus, kuros apskatīta bērnu adaptācija pirmsskolas izglītības iestādē. Un daļai šim apgalvojumam var piekrist. Visos kvalifikācijas darbos bija norādīts, ka pirmās dienas lielākajai daļai bērnu ir grūtas. Bērni raud, nesadarbojas ar pedagogu, nav atvērti iesaistei, grupas darbā, viņiem ir grūti iemigt un citas grūtības. Centos atrast pētījumu, kas apskata pakāpenisku adaptāciju grupā kopā ar vecāku, taču tikai vienā pētījumā bija minēts, ka vecāks drīkstēja būt grupā ar bērnu, bet tikai tādēļ, ka bērnam bija ļoti grūti atvadīties, un viņš pauda agresīvu uzvedību. Tā kā neatradu nevienu pētniecisku darbu, kur tiek apskatīta pakāpeniska adaptācija grupā kopā ar vecāku, vēlējos paskatīties, vai publiski ir pieejama šāda informācija. Biju ļoti pārsteigta, redzot Googlā tikai vienu rakstu, kur Klaudija Hēle skaidro, kāpēc ir svarīgi, ka vecāks ir kopā ar bērnu visu laiku, nevis gaida uz durvīm. Ir daudzi pedagogu kvalifikācijas darbi, kuros autors secina, ka bērns labāk un ātrāk un vieglāk ieiet uz bērndārzā, ja viņš ir sagatavots. Taču pat sagatavotiem bērniem pirmās dienas ir ļoti grūtas. Nevienā no pedagogu darbiem nav norādīts ieteikums, ka pirmajās dienās vēlams, lai vecāks ir visu laiku klātesošs. Tikai tad, ja bērnam ir īpašas grūtības, vecākiem ļauj būt grupā. Internetā pieejamā rakstā Klaudija Hēle norāda, ka veiksmīgi uzsākot bērndārza gaitas, esot ar bērnu vecākam kopā, arī vēlāk nav problēmu. Citi priekšlikumi no pedagogu kvalifikācijas darbiem: veidot pakāpenisku bērnu uzņemšanu grupā, veidot pozitīvas attiecības ar bērnu vecākiem, būt atvērtiem un gādīgiem, piedāvāt atbalstu, lai bērnam palīdzētu regulēt emocijas, izmantot rotaļu elementus, lai atbalstītu ieiešanu uz bērndārzā. Adaptācija bērndārzā ir aktīvs process, un to ietekmē dažādi faktori – bērna attīstības krīzes, psihes brieduma pakāpe, temperamenta iezīmes. Taču visbūtiskākais faktors ir vecāku un pedagogu sagatavotība. Tādēļ aicinu noklausīties manu sagatavoto kursu vecākiem un pedagogiem, kā sagatavot bērnu bērndārzam. Saiti atradīs zem mana profila.